Čaviņš meitenes, es jums šodien parādīšu, kā praktiski lietot šīs te interesantās ovālās otes, un pieskaršos arī pārējiem tonālā krēma uzklāšanas veidiem un instrumentiem. Tā skaitā dažādiem sūklīšiem un cita veida otām, kā uzklāt tonālo krēmu. Sākšu par šīm te otiņām. Tās nav oficiālās artis otes, šie ir ķīniešu pakaļdarinājumi vai lookalike artis otes. Princips ir tāds, ka viņas ir tā kā lielas acu otas, ko es redzējuši, tāda tipa kā kabuki otas. Un ar viņām it kā var labāk uzklāt tonālo krēmu. Ko es esmu novērojis pie šīm te otām? Ar šo lielo otu ir samērā grūti uzklāt tonālo krēmu, un pirms uzklāšanas viņu vienmēr vajag saslipināt. Bet es jums parādīšu, kā ar viņu tieši uzklāt. Es izmantoju ziedūdeni, vai ja man gribās kaut kādu stiprāku, teiksim, fiksāžu, tad es izmantoju šo te finish spreju no Nix. Bet šoreiz es viņu saslapināšu ar ziedūdeni. Tikai tāpēc, ka, lai viņš neuzņem pārāk daudz produktu, lai viņš ir mazliet mitrs. Esmu novērojis, ka ar šīm otām vislabāk sadarbojās tādi šķidrāki tonālie krēmi, kā apmēram šis pats Catrice Even Skin Tone Beautifying Foundation vai no L'Oreal True Match. Viņš ir pietiekami šķidrs, kā arī no Maybelline Matte and Poreless Fit Me. No Max Factor Miracle Match. Viņš arī ir samērā viegls tekstūrā un tāpēc neveido tik blīvu klājumu. Vai no Oriflame šis The One Illum Skin Foundationiem. Principā viņas visus vieno tikai tas, ka viņi ir ļoti šķidri. Priekš šodienas laikam izvēlēšos Miracle Match. Sen neesmu likusi. Jāsaka. Sajūtās ir tā, ka šīs otas apēd vairāk tonālo krēmu nekā vienkārši es klātu ar rokām vai es klātu ar sūkli. Uzliku uz paletītes un paņēmu. Sapunktošu visu zādu, lai būtu vienmērīgs klājums. Un šādām kustībām, vieglām kustībām noklāju visu seju. Ko es esmu novērojis ar biezākiem tonāliem krēmiem, tomēr viņi neklāja tik labi un tad ir īpaši jāsamitrina šī ota. Daudz kā plusu min to, ka viņu var ātri uzklāt, bet es uzskatu, ka tikpat ātri var uzklāt arī ar rokām vai ar sponžu. Teorētiski esmu uzklājusi. Es gribās vēl pielabot detaļas. Detaļu pielabošanai izmantoju šādu te maziņu. Brīnumiņu, viņš tā diezgan interesants, pēc zobārstu kaut kādu vērķi izskatās. Un atlikušo tonālo krēmu uzklāju par šīm te vietām, kur parasti ir kaut kādas problēmas. Es neteiktu, ka viņš baigi spīdoši tās detaļas pievāc un prasās tiesībā ar pirkstu kaut ko piekārtot, tad es paņemšu šāda veida mazāku un pielabošu. Ar šādu te mazāku var arī, principā, arī to prasās samitrināt. Viņš kaut kāds tāds pārmērīgi savs var izmantot ar vēl uzklātu konsīleri. Es ņemu šo te savu mīļāko konsīleri un bišķi ierīvēju virstīti. Ar biezākiem grimiem viņš atstāja arī tāds kā švīkas, un tad ir ļoti uzmanīgi un ļoti viegli. Tā kā šādā veidā jāpielabo. Bet šis grims, viņš pats par sevi ir diezgan šķidrs un viegls un diezgan labi klājās, tāpēc nekādu švīkas nevar tā kā ieraudzīt un ievērot. Es ar šo te parasti konturēju seju. Šoreiz pamēģināšu viņu uzklāt arī virstošo pūderi. Šoreiz paņēmu Nix, bet bija arī no Essences tāds variants, kā arī var ņemt vienkārši parasto krāsainu pūderīti un ar viņu uzklāt, bet šis man liekas mazliet pārāk dzeltens, tāpēc viņu šoreiz nelietošu. Arī klājot šo birstošo pūderi, es jūtu, ka birstošo pūderu patēriņš ir daudz lielāks nekā, ja es klātu ar klasisko pūderotu. Godīgi sakot, pagaidām es neredzu šīm otām nekādu tādu īpašu praktisko plusu, ja vienīgi tas, ka ātrāk var uzklāt un vienkārši ir interesanti sev iegūt tādus gadžetus, ar kuriem paspēlēties grimā. Tomēr jāpiemina, ka šīs nav oriģinālās otas un iespējams, ka oriģinālas otas ir daudz blīvākas vai īpaši kaut kādas labākas, vai varbūt jūs zinat
kādu labāku eBay pārdevēju, kurš pārdod šādu veidu otus, un jūs esat izmēģinājušos, man droši varat iekomentēt. Šis bija mans pirmais pirkums kaut kad. Šī ota galīgi man neierakstījās, bija atkal pārāk blīva. Ja šīs otas vairāk, nav tik blīvas un viņām var kaut ko uzklāt, tad šī bija izteikti blīva. Šajā komplektā bija arī šāda veida ota. Es īsti nevaru saprast, laikam domāti laineram, bet tādu ķēmošanos diez vai jēgas darīt. Vienīgais te varētu ar viņu smuki notīrīt, ja kaut kas ir pasmērējies, vai arī, konsīleru šeit, tā kā iztušēt. Principā samērā nevajadzīgi oti. Konturēšu seju ar savu mīļāko konturēšanas paleti. Izvēlēšos jau ierasto toni. Šo te, kā redzat, šī ota diezgan spēcīgi, iezīmē. Tāpēc ir jāmēģina apveidu kustībām visu to iztušēt, lai neveidojas svītras. Tāpēc, principā, viņi paņem diezgan daudz produktu un ar to jārēķinās. Un es arī neteiktu, ka viņi nenormāli skaisti kaut ko iztušētu. Es uzskatu, ka ar savu ierasto otu es daudz vienkāršāk iztušētu šeit konturējumu. Tā kā šī konturēšanas palete jau man bijusi favorītos, es zinu, ka viņi iztušējās pietiekami vienkārši un viegli. Tāpēc var spriest, ka vainas šobrīd ir otās, nevis kaut kamā citā. Tagad uzklāšu arī izgaismotāju šampaniešu krāsā no šīs pašas Nikas paletītes ar šo te mazo super blīvo otiņu. Gribās teikt, ka klājums ir tāds super blīvs un intensīvs. Tiem, kuriem patīk cept Zemacu rajonu, visdrīzāk šī ota varētu patikt, jo viņi nenormāli tā kā blīvi uzklāja jebkuru produktu, kuru tu izvēlēsi uzklāt. Tāpēc ūderu uzklāšanai tieši Zemacu rajonā priekš tādiem priekiem var iegādāties droši. Vaigas ātrumam gan es izmantošu nevis šo te otu, jo šī man likās pārāk blīva šī maziņā, bet arī šo te, ar ko es uzklāju konturēšanas toni. Izvēlējos šo te Oriflame Shimmer Rose, jo viņš tāds spīdīgs, mirdzošs un ļoti neitrāls tonīts un patīk. Lūk, tāds rezultāts ir otām. Ja mēs sakam tādu īsu rezumē, tad šīs otas diezgan normālas, bet tāpat laikā, manuprāt, pilnīgi bezjēdzīgs izklaides pirkums. Ja mēs par viņu maksājam virs $5 eBayā, tas nav nekas īpašs, bet, ja gribās oriģināli, tad iespējams tiešām viņi būs daudz kvalitatīvāk un 100% būs jau parastā vienmēr. Ja ļoti patīk šis koncepts, kad ar šāda veida otām ir ātrāk uzklāt, jā, tad šis koncepts sev attaisno, vai viņām ir ātrāk uzklāšana. Un ticu, ka ar oriģinālajām arī šis rezultāts ir daudz foršāks un tik daudz tonālais krējums netiek apēsts kā ar šīm te neoriģinālajām. Bet tagad es gribēju pastāstīt arī par citiem tonāla krēmu uzklāšanas veidiem un pamatot, kāpēc un kā. Ir šāda veida plakanā ota. Daudz zīmolu viņas principā izlaiž. Šī ir sintētiskā, šī ota, un man viņa ļoti patīk, kāpēc viņa ļoti labi atmazgājās, viņa ātri atmazgājās un nesalien iekšā šeit dziļumā tonālais krēms. Viņu arī, ja gribās tādu vieglāku efektu, viņu vajag saslapināt. Pirms, es domāju, saslapināt tas ir kaut kādu ziedūdeni vai ko tam līdzīgu, lai daudz vienkāršāk varētu uzklāt. Viņi ir forši priekš taukainas ādas, jo klājot ar apveidu kustībām var forši iestrādāt iekšā tonālu krēmu. Priekš savus ādas varētu nepatikt, un priekš kombinētas, tā jāskatās, jo viņa, ja klāja ar šo te otu, piemēram, šāda tipu otu, tiek izcelti sausie pleķīši tomēr, jo šī te kustība ir mazliet agresīva pret sausajiem pleķīšiem, viņi kļūst redzami. Priekš izteikti sausas ādas, tomēr vajadzētu plakanu otu, un mēs klājam nevis histēriski šitā un šitā, bet mēs klājam plūstošām līnijām. Tādā veidā visi tie sausmeņi, visi tie sausie pleķīši, kas ir uz ādas, viņi tiek tā kā pielīmēti, un viņi neizceļās. Tāpēc šāda te ota priekš savas ādas ir ļoti laba. Normālai ādai dara abas šīs otas, jo viņas, principā, neko īpaši tur neizceļ, jo, ja normālai ādai ir pietiekami labs stāvoklis, lai nebūtu nekāda lieka problēma.
Ko es iesaku par sponžiem? Sponži ir nenormāli daudz, un man te ir vesela kolekcija savākusies ar dažādiem sponžiem, bet es sākšu ar slaveno Beauty Blenderu. Jā. Viņam ļoti interesanta struktūra, un pēc struktūras pats līdzīgākais Beauty Blenderim, ko es esmu no visiem šiem izšķamdījusi, ir Dermosil sūklis. Protams, izmērā atšķirās, viņa ap 2 sausi šobrīd. Paskatīsimies, kā viņa izskatās, kad viņa ir slapja. Ūdens bļodiņā un šādām te kustībām ļaujam, lai viņš uzsilc ūdeni. Ar sūkļiem tāda īpatnība, ka viņi vienmēr ir jāsaslapina, lai viņš neapēstu pārāk daudz tonālā krēma un jebkādu citu tonālo līdzekļu. Kā redzēt, svarīgi sūkli ir pilnībā izspiest, lai viņš ir tikai viegli mitrs. Lai šeit nav nekādas liekas tecēšanas, lai, teiksim, šādu veidu sūklis. Viņš ir optimāls, no viņa nekas netek, un tas ir attiecināms uz pilnīgi visiem sūkļiem. Lūk, kad viņi ir saslapināti, viņi faktiski pēc izmēra ir līdzīgi un pēc tekstūras arī gandrīz līdzīgi. Gribās teikt, jā, šis te ir mazliet atspērīgāks, šis ir mazliet mīkstāks, bet pēc sajūtām, kā viņi uzklāja, viņi ir ļoti, ļoti līdzvērtīgi, tāpēc šie ir mani top sūkļi, kas man ļoti, ļoti patīk. Tad es vēl neesmu izņēmis no iepakojuma, jo es nopirku pilnīgi jaunu Real Technique šāds te klasiskais Miracle Complexion Sponge. Oranžā krāsā jūs viņu redzat. Viņš arī ir pietiekami labs un ļoti līdzīgs šiem te abiem diviem sūkļiem. Nancy Marvel 4:1 sūklis, kurš man principā tā nepārāk patīk. Kāpēc tad viņš ir pārāk gumijots? Viņš saplīsa jau pirmajā mazgāšanas reizē, kas galīgi nav forši, ņemot vērā, ka es ļoti uzmanīgi attiecos pret sūkļiem. Un ar viņu vajadzēja uzklāt tonālo krēmu, tā kā iedauzot pilnīgi sejasādā, un man likās, ka viņa lieka darbība. Otrs tonālais krēmas sūklis no Goša, kas man tā viduvēji patīk, viņš ir daudz mīkstāks par šo te. Viņš nav tik gumijots, bet kaut kas viņā nav. Man arī likās, ka vajag vairāk iedauzīt, nevis uzklāt, kā es esmu to pamanījusies darīt ar Beauty Blenderu un Dermosil sūkli. Zelta vidusceļš šobrīd ir arī šis Real Techniques sūklis jaunums, kas ir no Bold Metal sērijas. Viņš ir ļoti labas tekstūras, pa vidu gumijotam un pa vidu īpaši mīkstam. Principā tās kā vidusceļš patīk tas, ka viņam ir daudz šīs te malas, un ar tā palīdzību var uzklāt dažādus produktus, piemēram, tonālo krēmu, klājam ar lielo, tad izmantojam vienu malu priekš izgaismotāju, priekš konturēšanas un tā tālāk. Viņš ir foršs. Tad es nopirku no Real Technique arī šāda veida sūkli, kas ir domāts tieši konturēšanai ar krēmveidu produktiem vai ar to pašu tonālu, apmēram vienu tonu tumšāku tonālo, ir iespējams sakonturēt seju, un tā arī iztīsies ļoti dabīgi, tāpēc jūs to neesat mēģinājuši pamēģināt. Ar šo te slīpo daļu var ļoti smuki konturēt, un šeit ir tāda tā kā mazliet slīpāka un asāka daļiņa, to var zem acīm. Man katrā ziņā viņš arī tīri labi patīk, un patīk, ka viņš nav tik gumijots, viņš arī tā kā ir pa vidu un vairāk līdzīgs šim te klasiskajam Real Technique sūklītim. Tad no sūkļiem vēl ir šādi te mazāki sūklīši. Šis konkrēti ir no Real Technique mazie sūklīši, no jaunās sērijas. Viņš arī ir ļoti mīksts un vairāk līdzinās tā kā Beauty Blenderam pēc savas struktūras, un ir Beauty Blender mazie sūklīši, kas ir domāti tieši ziemeļu rajonam, visām detaļām, tur koncīleram, lai pumpiņas aiztaistītu cieti un kārtīgi visu savest kārtībā. Principā šie te abi viņi ir līdzvērtīgi manās acīs. Jā, šis varbūt maķenīt ērtāks, ja tu uzklāji kādam citam. Šis ir ērtāks, ja tu uzklāji sevi. Es pat nezinu, kāpēc man tā vienkārši salicies. Struktūra viņiem ir gandrīz līdzvērtīga. Šāda viņi ir sāsā veidā, kā jau es teicu, viņi jāsamitrina un tā daudz vieglāk uzklāt. Kopumā šādas vēl ir opcijas, lai pilnvērtīgi uzklātu tonālo līdzekli. Protams, šīs opcijas nevienam neatņems, tās ir rokas. Un ar pirkstiem var ļoti labi uzklāt tonālo krēmu, ja patīk un ja gribās smērēt rokas, tad ir labi. Tas arī tas, ko es gribēju jums pastāstīt par visu šo tonālā krēmu uzklāšanas pasauli. Un es ceru, ka jums bija interesanti un forši. Un, ja vēlaties kaut ko detalizētāk, vai jūs gribat kādu video ar šiem sūkļiem darbībā, tad dodiet man ziņu komentāros. Es ceru, ka jums patika un bija interesanti. Tāpēc
Laikojiet un pierakstaties. Es to tiešām novērtēju. Uz tikšanos kādā nākamajā video. Čau viņš!